Dzējas mākslas festivāls un Liepājas mākslas fórums šajā vasarā sarūpējuši īpašu mūzikas notikumu Džordža Geršvina operas Porgijs un Besa koncertu iestudējumu, kuru 6. augustā varēs baudīt Cēsu pils Brīdavas estrādē, savukārt 11. augustā jaunatklātajā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Mēs šonedēļ esam ļoti tādā labā veidā uztraukti un darbīgi, jo šonedēļ norisinās Porgijs un Besa mēģinājumi. Mums ir atbraukuši visi mūsu brīnišķīgie viesolisti, mūsu brīnišķīgie Latvijas solisti, arī koris Kamēr tiešā veidā gandrīz no lidostas, no saviem Japānas panākumiem ir uz skatuves un mēģina un simfoniskais orķestrs, tā kā mēs esam visi tādā ļoti darbīgā noskaņojumā, lai sestdien Cēsīs un pēc dažām dienām nākamā ceturtdien Liepājā parādīt šo brīnišķīgo Geršvina operu Latvijas skatītājiem. Mums šeit solisti, kuriem ir liela pieredze, galveno lomu izpildītāji, stāstīja joprojām par savu pieredzi un par šo stāstu un par visu. Es domāju, ka tas galvenais ir, ka šis ir vispār cilvēcīgs stāsts, mūžīgs stāsts par mīlestību, par draudzību, par nodevību, par tādām lietām, kas katram ir tūs un saprotams, un šī Geršvina mūzika, kā šeit viens no solistiem teica, kas ir būtībā tā kā džeza opera, varētu teikt, kas arī padara daudz vieglāk, varbūt pietuvinās, ja tā var teikt, klausītājam, jo klasiskajās operās tur tomēr ir tāda diezgan liela diskance, bet šeit ir gan stāsts ir par vienkāršiem cilvēkiem, gan arī šī muzikas valoda ir ārkārtīgi viegli uztverama, un tādēļ mēs ceram, ka Latvijas skatītāji un klausītāji uztvers to ar tādu atvērtu sirdi. Ļoti priecājos būt Latvijā, un pirmo reizi, kad dzirdēju Latvijas vārdu, es to nebūtu varējis atrast kartē, un tad man vīrs atrada to kartē, un kad es iegūglēju šo vārdu, parādījās vārds Latonija, un tas ir mans vārds. Tas bija tik interesanti redzēt manu vārdu jūsu valsts nosaukumā. Un es arī esmu dzirdējusi, ka jūs ir auditorija, kas ļoti mīl operu, kam tā daudz nozīmē, un es ar nepacietību ar interesi gaidu, kā jūsu skatītāji uzņems Porgiju un Besu, īpaši tāpēc, ka tā ir džeza opera un tā ir tāda neparasta mūzika. Un Sporting Life tēls arī man ir saprotams, jo es uzaugu pilsētā, un vidē, kurā es biju, mani brālēni bija suteneri, narkodīleri, un tādēļ 10 gadu vecumā ejot uz skolu kopā ar draugiem, pretim nāca prostitūtas un sauca sveiks, Džimī, un tad man bija tā kā neērti, jo man prasīja, kā viņas te pazīst. Un parasti ir tā, ka Sporting Life tēlā redz vienu šī tēla pusi, ka viņš ir slikts un narkodīlers, un tāds arī ir. Narkodīleri nav labi, bet, lai būtu narkodīleris, ir jābūt arī ļoti harizmātiskai personai. Ir vajadzīgs šarms, lai pārliecinātu cilvēkus lietot narkotikas, un es to visu centos ielikt šajā tēlā. Es tikai otro reizi uzstāšos krauna lomā, un ar baritonu lomām šajā operā laikam ir tā, ka darbojas tāda māceklības schēma, kur sāk ar Džeiku, Džimu vai kādu no nelielām lomām, un tad pamazām iet augstāk uz nopietnākām lomām, un es esmu veiksmīgi nonācis līdz krauna lomai. Tad arī vēl pēc 20 gadiem droši vien atrastu, ko mācīties no šīs nošu partitūras. Un arī stāsts Porgijā un Besā ir universāls. Un kāpēc mēs tā mīlam šo stāstu un šo operu? Jo mēs spējam identificēties ar varoņiem, ar gan Porgiju un Besu un viņa mīlas stāstu, bet saprotamas ir arī krauna un Besas attiecības. Un tad parādās narkodīleris Besas dzīvē, un arī ar šo situāciju mēs spējam identificēties un justai līdzi. Un tas mīlas stāsts Porgijas un Besa, šī ārija, Porgija ārija, Bess you is my woman now, man šķiet ir tāds numur 1 motīvs no visām operām, ko es esmu dziedājis.
mūsu ārzemju viesi ir ārkārtīgi pretim nākoši, un mūsu solistiem un koristiem visiem ir gatavi palīdzēt ar kādām niansēm, ar izrunas niansēm, ar mūzikas stilistikas kādām niansēm. Var sakot, viņi dalās savā pieredzē, kura dažam no viņam ir milzīga. Piemēram, Lesteram Linčam, Porgy lomas izpildītājam, ir pieredze dziedāt 3 no šīs operas lomām kopumā kādas 350 reizes. Tā kā jūs varat iedomāties, kāda pieredze un kāda bagātība tā ir arī mūsu solistiem un koristiem būt ar šiem cilvēkiem kopā un kā saka, uzsūkt no viņiem to, ko var. Sestdien Cēsīs, 6. augustā, 9:00 vakarā, tad būs pirmais akords un sāksies šī izrāde. Jo operas izrādes Cēsīs vienmēr mēs sākam 9:00, jo ir nepieciešama tumsa, kas drīz vien iestājas. Un šī ir gara opera, 3 cēlienos, tātad 3 stundas kopumā. Tātad tas brīnums ar gaismām un visu to cēsu vidi tiks izspēlēts, es ceru, ļoti vereni. Un 11. augustā, kas ir nākamā ceturtdiena, šis iestudējums tika rādīts Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, un pirmo reizi orķestrs būs orķestra bedrē, respektīvi tiks izmantot jaunajā koncertzālē šī orķestra bedre, kas arī ir paredzēta operu izrādīšanai, un tad visi varēs novērtēt, kā tas izklausās.